Labrīt, mani klausītāji! Šorīt sāksim ar jautājumu, kāpēc ir svarīgi paskatīties atpakaļ Latvijas vēsturē. Tātad pirmkārt, lai uzzinātu lietas, kas ir notikušas un kas nav. Kārlis Ulmans bija krietns cilvēks. Viņš palīdzēja lauku cilvēkiem un zemniecībām. Taču pienāca brīdis, jeb laiks, kad viņš tomēr mūs pameta. Jaunatnes pausme 15. māja laukumā. Valsts prezidents Kārlis Ulmans un kara ministrs ģenerālis Balodis ar valdības un armijas pārstāvjiem vēro jaunatnes pausmi. Skolnieces jaukos tautas starpos sveicina prezidentu. Karodznieki dodas 15. māja laukumu. Beigās mazpulku jaunatne no laukiem un pilsētām piepildīja 15. māja laukumu. Šis viss ir rakstīts avīzē, ko sauc par atpūtu, kuras ceļu uz valsts apsvērumu atviegloja demokrātiskā krīze, kas notika pēc Lielās depresijas. Ulmaņa režīms bija unikāls sarkaru periodā. Latvijā nepastāvēja viena valdoša partija. Kad Ulmanis kļuva par diktatoru, viņš visu darīja viens pats, taču neierobežotu varu viņš ieguva 11. aprīlī, kļūstot par Latvijas prezidentu. Tajos laikos dzīvoja gan bagāti ļaudis, gan arī netik ļoti bagāti. Visvairāk iedzīvotāji, tie, kuriem nebija tik daudz naudas, viņi dzīvoja laukos. Nenotika nekādas slepkavības, kā notika citos starpkaru periodos. Rokās es turu zemnieku grāmatu. 6. un 7. martā notika zemnieku dienas, un šodien jums izlasīšu mazu fragmentu, ko Ulmanis teica savā runā, ko dzirdēja gan klātesošie, gan visi pārējie ļaudis, kuri skatījās to pa televizoru un dzirdēja pa radio. Mēs dzirdējām, ka šī zemnieku diena, pirmā zemnieku diena mūsu valstī, ko sarīko lauksaimniecības kamera, atšķiras no iepriekšējām zemnieku dienām, kas arī bija kuplas un bija plaši apmeklētas. Šīs zemnieku dienas atšķiras no iepriekšējām dienām tik labi ar savu dalībnieku skaitu, ar dalībnieku sastāvu, kā arī ar savu programmu. Un katrā ziņā mēs varam droši teikt, ka mēs jūtam, ka šeit ir notikuši uz priekšu iešana, ka šeit ir saskatāms progress, kādām vajadzēja nākt. Tālāk mēs dzirdējām dziļi nozīmīgus vārdus par to, cik ciešām saitēm lauksaimnieki, zemturi, visi lauku iedzīvotāji ir saistīti savā starpā, saistīti ar pilsētām, ar visu pārējo tautu. Mēs dzirdējām arī, cik ciešām saitēm ir saistīta zemnieku valdību. Un ja nu tas ir, ja šīs divas lietas mēs varam atzīmēt, tad mums prātā nāk šāda doma, proti, ka tādā gadījumā mums visiem jābūt skaidrībā par atbildību, ko nes tie, kam atbildība jānes. Prātīju vājināja ekonomiski paņēmusi Lielā depresija, kas bremzēja Latvijas tautsaimniecības attīstību un radīja iedzīvotājos neapmierinātību ar parlamentāro sistēmu kopumu.